kur atbraucām, es nezinu kur, bet izskatās fantastiski vieta. Mēs tam tiltam pāri nebrauksim. Te arī kuģīti var izbraukt, ja gribās. Šo mēs nebraucam. Brālis mums ietur ceļu pusdienas. Kasta lielā, kur mums ēdienas līdzi ir. Vakardien pirkt to virtuvi, tagad viņš pie iekšā līdz mēs atradīsim normālu ēstuvu, kur var paēst pašas siltas pusdienas. Bet, nu, šeit izskatās, ka daudz kas arī ir aizvēries ciet, tā kā... Labu apetīti, brāl. Paldies. Garšīgs čehu virtuves. Jā. Mums sagribējās ēst un garām braucot ieraudzījām vienu restorānu. Iesim iekšā skatīties. Esam pilsētā Ustina Labem. Un, jā. Mēs esam šeit. Kaut ko ēdīsim. Un te pie upes smuki ir. Vecīt, iedomājies, kur mēs ēdam. Tā upe ir Elba. Mēs Elbas upes krastos. Un Elba ir ļoti daudzos stāstos, ļoti daudzās filmās un dziesmās. Ja? Šī upe ir Elba. Mēs ēdam pusdienas Elbas krastos. Mūsu grandiozās pusdienas pie Elbas. Riču, jautājums tev novērtē ēdienu kāds ir? Nu, ļoti garšīgs kaut kāds 9. 9, jā? Kas tev vairāk vistiņoja? Vai? Vista. Vista, jā? Jā. Tas liels gabals izskatās arī pareizi. Ir tāds liels gabals. Esam pēdējā mūsu šajā daļā, Čehijas daļā, pēc tam mēs dodamies jau uz vidu un apskatīsimies šito fantastisko pili, kur iedvesmas no Rihards Vāgners gūs. Pils ir Elbas krastā, kas 3 minūtes braucienā no tas vietas, kur mēs ēdām. Streškov hrad. Šeit Richardam Vagneram radās Tannheiser plāns. Skats uz Elbu no augšas. Škoda, že nepůjde zrovna žádná loď, že bychom měli sledovat, jak projíždí nad Labem. Bruņinieku zāle. Tur Džekiņš neklausīja kaut ko un te viņi ielika būrī, tā viņš tur arī sēž. Tad ir kāda princese pietrūkst. Mūsu mērķis ir uzkāpt tur augšā, tajā tornī. Un tad mēs vēl smukāk redzēsim apkārt. Vai ne, Rič? Jā. Esam augšā tornī. Un tas skats vēl pasakaināks. Un arī vējš. Protams. Un nākošais skats ir šeit. Tad vēl šīs slodziņš. Nu kā? Labi.
spaidīgi. Un tur ir kalni. Citadele, fortifikācija. Arī aiziesim līdz galam. Ja pareizi saprot, tad šīs gals ir uz Vācijas pusi, Elbas plūšanas virzienā. Kamerā šito skaistumu parādīt nevar. Tur mēs bijām tajā tornītī tikko kā. Šitā vieta saucās Close the Tower Palace. Sašaut, nezinu. Un šī vieta arī saistīta ar Vāgneru. Šeit ir viņa attēls. Īstaba ar fantastiskiem skatiem. Izejot te ārā, atkal mēs redzam šo te smukumu. Un te ir skatu laukums. Braucam uz Kaulu pili no Striško pils un klausamies Vāgneru Tannheiseru uvertīru. Mēs atbraucām uz Kaulu katedrāli un te jau var redzēt, ka jautrais Rodžers ir visur augšā. Šitien te kostnīca saucās. Iesim iekšā. Te viss par tematiku. Kaulainais no Lego. Un tālāk tur nākošais ir stūrsēžu. Hotelim izkārtne. Un mēs meklējam, kurā vietā ir kasa. Kustīgs tīģeris no Lego. Tas ir Lego muzejs. Biļeti nopirkt, bet skolotājiem diskonts nebija, tikai tad, ja klasa nāk. Rikam bija. Nu, nekas. Te ir vietiņa, kur drīkst filmēt. Altārs. Kutna Hora šitā vieta ir. Kārt kapi. Nu kā, Riča? Es nezinu. Vai ne? Nu, Riča, secinājums pēc apmeklējuma. Nu, man tā ļoti nepatikās. Jo? 14 eiro. Jā, price performance nebija nekāds, jo, nu, jā, ir interesanti, ka no kauliņiem kaut kas tāds uztaisīts, bet nebija tas wow. Nu, jā. Bet tagad mēs to zināsim. Jā. Pilsēta uz to balstās, turismus uz to balstās, visās malās ir sakārt galvaskaus. Jā, tur tālāk apakaļ viss tematika, kafejnīcas un tā tālāk. Var nopirkt krekliņas ar uzrakstu Memento Mori un
Nu, bizness, bet nekas vairāk. Šitādā vietā mums šodien māja, tā māja. Blakus kaut kāds pamestā, bet šitā jau izskatās labi. Un te mēs šodien dzīvosim. Te tāds rajoniņš, bija baznīcas, esam kaut kur mazā pilsētiņā. Šitāda hāta mums tagad ir visa māja par 42 eiro. Virtuve ar leduskapi. Te mums ir izeja uz terasi, var sēdēt. Te mums ir rikša iekšā, vannene, viesistaba ar teļuku un guļamistaba. Nu, perfekti. Un mašīna mums ir privātā pagalmā. Tā, Rikardo, pastāsti, kā tev šodien? Kā man šodien patikās? Jā, kas tev šodien patīk, kā tev šodien patīk, kas tev numur 1 un kas tev nepatīk? Kā tev liekas, kā mūsu ceļojums šodien? Nu, man tas pirmais, tas klīns ļoti patikās. Bija pēc laika tāda bišķi kreipa galva. Nu, kaut kāda 8. Tāpēc ka augstums bija, ja? Jā, kāda 8 no 10. Jā. Kā tev patikās tā pils? Bija tāda maziņa, 14 eiro priekš tā nebija tik ļoti vērts. Priekš tās pils? Jā. Jā, bet nu, tā doma, ka tur Wagners iedvesmojies Tannheiseram un tam līdzīgi, tas tev nazrunāja? Domā to? To pilu. Man liekas par katedrāli. Nē, pa katedrāli cits tās, tas beidzot. Man patikās tā pils. Tāda vidē bija daudz jāsagā. Nu, jā, nu, bet tā tie kauli tie man arī, nu, nevisai. Es laikam otrais tur nebraukt un vienam arī neieteikt, jo, nu, nav tās naudas vērts. Nu, jā, dikti maziņš tas viss pareizi. Ļoti maz bija. Ļoti maz, jā. Nu, un te šodien mums bija vācu diena, jo viss tā Čehijas daļa bija tikai vāciski runājuši. Jā. Un šeit pa vidu nekā, te tikai ar Google Translate, vai ne? Jā. Nu, ko, tagad esam foršā dzīvoklī, ne, bet mājā. Nu, un tad, ko, tiekamies rīt, jā? Jā. Ok. Labrīt. Brokastis šorīt dārzā. Sētāt pie mājas. Forša vieta tāda. Nav baigi silts, bet, nu, ir ok. Šodienas mērķis mums ir lēnām garā virzieties tālāk uz Slovākiju. Un tad jau redzēs, kā diena iegrozīsies. Te smuki tālāk augšā. Stārķi ģimene. Tur klabina daudziņi tur. Nu ko, brokasts. Mēs pēc Google atradām, ka šeit mežā ir kaut kur bunkuri. Un tad iebraucām te kaut kādā zemnieku pagalmā cauri un, nu, tagad ejam skatīties mežā ir vai nav. Vieta, kur mēs esam, saucās Bilek, un tas ir netālu no turienes, kur mēs palikām pa nakti, Hote Borža. Un ir šitien te tie bunkuri. Un tad te ir notikuši normāls kaujas. Sīkāk informācija nekur nav rakstīta. Arī priekšā? Jā. Es iesākšu pašlaik. Te nekā neredz, te ir tumšs. Nu. Ies tālāk? Man ir višķi ko. Jā. Nu, labi. Tālāk arī. Te beigā eja. Redzi? God, man Iesi? bail. Negribi? Nē, Ok. tur viens pateic. Tev uz otru pusi iziesim ārā. Te tas bunkurs bija viss caur šitiem, te gāja tur papakš līdz turienai. Tik pa laikam ir lūkas, kur gaisam iet. Un tāds uzbērums. Mēs ejam pa bunkuru augšu tagad.
Google saka, kaujas komandas centrs. Mēs dodamies uz laivu. Který se rozprostírá.